Aizvadītajā nedēļā, piekdienā, precīzāk sakot, es nebaidīšos teikt, ka Latvijas futbola gada notikums jau, un arī nedēļas notikums bija, protams, Holandes, jeb Nīderlandes viesošanās pret mūsu Latvijas valsts izlases Skonto stadionā. Un tādu saldo ēdienu daudz skatītāju gaidīja, un tieši tāpēc mums šodien jārunā par futbolu. Jā, un pie mums studijā ir aizvadītās sezonas žurnālists balsojumā trešais labākais futbolists Artūrs Juzins. Un jāsaka atklāt, stabils pamatsastāvs spēlētājs jau ļoti ilgu laiku. Labvakar. Labvakar. Lai arī jūs, skatītāji, iesaistītos mūsu šīs dienas redzījumā, sūtiet Artūram jums interesējušos jautājumus, lietojiet #sporta studija, un pēc reklāmas pauzes uzdosim arī interesantos Artūram. Artūrs Juzins pie mums šodien studijā, un es tev nebaidīšos, un varbūt nepieklājīgs jautājums, bet parasti ir tāds pasvītrojums. Latvija, un tur spēlē futbolu tikai Krievi Latvijas izlasē. Kā mēs ar tevi šodien sarunāsimies? Latviski vai krieviski? Latviski. Bet citreiz nav tādas neveiklas situācijas, kad cilvēki var būt pārproti. Nu jā, viņš tad latviski nerunā. Nezinu, nav bijis gadījies. Nebija tāda gadījuma. Bet vai tu piekrīti tam, ka tādam apgalvojumam, ka varbūt ir tā, ka mēs redzam, ka varbūt starta listē, starta pieteikumā mums izlasē ir tādi krievalodīgie un tie latvieši tādi tie, kas varbūt ir mazāk? Tā sanāk, jā. Kādēļ, ar ko to izskaidro? Es nezinu, grūti pateikt. Man liekas, Latvijā daudz krievvalodīgo dzīvo. Nezinu, kāpēc tā. Basketbolu spēlē vairāk, var teikt, latvieši. Kādēļ tu sāki ar futbolu? Man patika jau no bērnības, un tā sanāca mana oma aizveda uz futbolu slokā, kur stadions tagad. Kādreiz bija vienkārši pļauja. Ļoti liels laukums. 7 gadu vecumā tur sāku trenēties. Tad šķiet arī jautājums liekas, kurš ir tavs lielākais fans futbolā? Laikam jau Oma. Pasveicinām arī Omīti noteikti. Viņi noteikti arī skatās šobrīd. Mums, protams, piekdiena bija tas saldais ēdiens. Cilvēki, kas gāja atpūsties, varbūt nedaudz ātrāk uz Vecrīgu, pamanīja oranžos cilvēkus Rīgā. Tas nebija Praids, bet tas bija Holandas līdzjutēji. Bet katram, manuprāt, Latvijas futbolistam spēle pret Nīderlandes izlases kaut kas īpašs. Atceries, lūdzu, to piekdienas rītu, kas bija tā tava diena, kā tu atceries to? Jā, noteikti šī spēle bija īpaša. Nezinu, pavadīju to rītu un pusdienu. Gaidīju ātrāk gribēju spēli, lai vakars 9:45 spēlēt. Tās ilgas, kamēr sagaidi, nevar sagaidīt. Tu ej gulēt, tu sagaidi rītdienu, un tu gaidi tā spēle, nāk un nāk klāt. Vai uztraukuma nav? Pirms tās spēles, kad parādās tas uztraukums? Tomēr katru dienu pret Holandu nesanāk uzspēlēt. Jā, bet uztraukums pēc starta svilpas sākas uztraukums nedaudz. Bet dažas labas piespēles un uzreiz parādās tāds, kā teikt, pārliecinātība bišķiņa. Kāds ir Artūrs Juzins pirms pašas spēles? Tev labāk tur neaiztikt tajā ģērbtuvē, vai arī tu esi pilnīgi mierīgs un viss ir vienalga? Es neteiktu, ka esmu ļoti sakoncentrējies. Mierīgs var man aiztikt, var neaiztikt. Nekas īpašs. Mums bija interesanti te uzaicināt nevien tikai tāpēc, ka tu jau kļūsti par ļoti nozīmīgu lomu tieši pussargu pozīcijā Latvijas izlasē, bet ieskatoties šajā spēles protokolā un redzot pretī tavam uzvārdam Krievijas pirmās līgas klubu, un tad mēs redzam visus holandiešus uzvārdus. Vai tev pašam nebija tā, es negribu teikt šaubas, bet tā, kaut kas šajā lietā nav kārtībā? Pirmā līga, un šeit man nāk pasaules varenie. Tā gadās, es nezinu. Tāda ir mūsu izlase. Skaidrs, tāds līmenis visur, futbolā spēlētājiem, es domāju. Pirmā Krievijas līga nav tas vieglākais čempionāts. Domāju, tur arī prot spēlēt futbolu. Protams, ne tā kā nīderlandieši, bet... Mums Krievijas līgas spēles varbūt neizdarās katru dienu redzēt, bet kāds Krievijas līgas futbols salīdzinājumā ar virslīgu, ko mēs katru dienu varam redzēt? Es domāju, ka tas līmenis Krievijas pirmajai līgai nav daudz augstāks. Bet vienkārši tur šogad bija 17 komandas un nav tādas spēles, ka tu vari
iziet, un tu zini, ka tur būs viegli, vai kaut kas nodarbosies ar tām lietām visādām. Katra cīņa, īpaši izbraukumā, visi nereāli cīnās. Salīdzinot ar Latvijas virslīgu, ko varbūt cilvēki var šeit redzēt mūsu laukumos, kā atšķirās? Cik līmeņas augstāks, zemāks? Kā tas ir Krievijas pirmā līga? Pirmā līga, es domāju, maksimums pusotras galas varbūt augstāks līmenis. Nav baigais līmenis. Bet tu zini, ka sezonā 32 spēles, katra spēle būs jācīnās visu 90 minūtes un nebūs viegli. Tev ir 23 gadi, un es vēlreiz par to spēli. Man bija tāda aina, ko es uzreiz skatījos pēc spēles. Parasti spēlējot pret pasaules top komandām, šī 6. izlase pasaulē, neviens jūs nemainījāties ar krekliem. Jums neļāva, jūs negribējāt, bijāt kautrīgi? Es pats godīgi negribēju mainīties ar krekliem, bet, džeki daži, kur gribēja, un nīderlandieši negribēja mainīties. Un tā sanāca. Mēs izbraukumā spēlējām, viņi arī negribēja. Augstprātīgi? Nezinu. Viņi ir Nīderlandi, viņi var darīt, ko grib, laikam. Artur, es te pētīju tavu biogrāfiju nedaudz, un Marians Pakars debitēja pie izlases stūres, spēlē Tallinā pret Igaunijas valstsvienību. Atceries to spēli? Jā, labi atceros. Ko tur izdarīja? Guvu vārds. Mēs bijām zaudētājos. Tas piezemētais. Guvu vārds, tagad tīri. Treneris deva iespēju. Lūdzu, paskaties, mēs tagad arī redzam vārtu guvums. Tavējais Maksimenko savāc bumbu, tālāk ir piespēle. Kur tu esi to brīdi laukumā? Kaut kur pie tiesneša gulēju bišķiņu, bet, bija skrēju. Labi uzsit? Normāli. Bija baigais prieks, ka jau mēs Igauni bija mazākumā, un tā vēl mēs zaudētājos 0-1, un vēl treneri debija, un deva iespēju, vajadzēja maksimāli palīdzēt. Protams, tas neizšķirs pret Igauniju, tas vispār nekas vajadzēja uzvarēt, bet, labāk neizšķirs nekā zaudēt. Tev arī Aleksandrs Starkovs, iepriekšējais Latvijas izlases treneris, aicināja uz izlasi, un tur sanāca tā, ka tu neaizbrauc uz vienu no treniņu nometnēm. Pēc tam tā kā viņš tev tā pastūma maliņā, bet pie Pahara tev viss kārtībā, vai pret Starkovu bija tāda bība, vai tur vienkārši tā sanāca, kad jums nebija pa ceļam? Nē, nekas tāds īpašs nebija, nekāds konflikts. Tā gadās. Es to situāciju negribu komentēt vienkārši. Tā sanāca, ka bija, diemžēl Krievijas pirmajā līgā, kad ir izlase savāds, tur nav paužu. Viņi spēlē, čempionātu turpina. Tas bija sanācis, ka uz izlasi, kad bija atbraucis, es palaidu vienu spēli, otru spēli, tad trešo, un tad jau tur bija dažreiz, ka netika sastāvā, un tu vajadzēja kaut ko. Bet pie Pahara laikam viss var sarunāt. Kāds ir mūsu izlases galvenais treneris? Tu pie viņiem esi daudz spēlējis arī. Tā sanāca, nezinu kā. Bet kāds viņš ir kā treneris? Ja tu mums noraksturot Paharu. Prasīgs treneris, redzams, ka viņš, es nezinu, ja viņš pats iznāktu vēl uz laukumu, varētu palīdzēt izlasēji. Es domāju, ka viņš, nezinu, viņš tāds aktīvs un visu laiku grib, lai mēs progresējam, un viņš, redz, ka mēs varam paši, jo diezgan jauni džeki, un, cenšas vienmēr paskaidrot labāk kaut ko, jo, pašam jau karjeru fantastiski viņam izdevās, ja ne tās traumas. Bet kā ir Marianu Pakaru? Viņu var tā, treneris, viņš ir labs, prasīgs, runājās ar mums. Pēc treniņa viņi aiziet uz parku, pasēdēt, parunāt, ja tev, nezinu, problēmas dzīvā gribēs parunāt. Marians ir tās cilvēks, kurš atvērts ir? Jā, protams, var. Pirms 2 gadiem arī treneris mums, kad stājās pie galvenā trenera stūres, apsolījies iemācīšos latviešu valodu. Tu lieliski runā latviski, un treneris arī sāk runāt lieliski. Jūs viņam palīdzat, vai viņš iet kaut kur īpašos kursos? Es nezinu tā. Laikam jau kursos kaut kur iet, es nezinu, runā ar džekiem. Ar tiem, kas vairāk latviski runā, viņš arī var latviski parunāt. Mums arī tie, kas ir grievalodīgie, latviski saprot daudzi un daudz runā. Bet treniņos Marians, kamēr mācījās latviešu valodu, viņš tāpat krieviski turpināja visas komandas dot, ja? Tā bija, jā. Nebija tāda uzstādījuma. Veči, es tagad mācos latviešu valodu, runājiet ar mani latviski. Nē, tā nebija. Tev gana daudz treneris uzticās Latvijas izlasē, un es citēšu vienu citu Latvijas leģendāru spēlētāju Andreju Rubīnu. Viņš kādreiz tevi kā izlases pussargu raksturoja šādi.
neko nevar pateikt. Laukumā Zjuzins ir nemanāms. Nezinu, vai tas ir slikti vai labi. Kā tev tas šķiet? Nu, laikam slikti tas, ja nemanāms. Nu, nezinu, man. Tas spēles stils, kāpēc varbūt tāda doma varētu nākt prātā? Nu, tā ir, ka es laikam spēlēju ar epizodēm. Nu. Skaidrs, ka pašam gribās un trenerim arī, lai es vadu to spēli. Nu, kamēr, tas ir tas solis, kas, es domāju, kas man pietrūkst, lai progresētu un kaut kur tālāk iet. Tu esi jaunā viļņa spēlētājs Latvijas izlasē, un es atvainojos vienkāršiem skatītājiem, kas varbūt tik izteikti ikdienā neseko līdzi Latvijas virslīgai, vai arī jūsu spēlētājiem, kas varbūt nav tie redzamākie. Tu spēlē pirmās līgas klubā Krievijā, Kaļiņgradā. Man uzreiz gribās tev jautāt, ko tu kā spēlētājs vari šādā pirmās līgas klubā nopelnīt un atļauties sev? Nav jau baigā nauda, un tā mūsu klubs arī pēc budžeta tur viens no zemākajiem bija, bet normāli. Nevar teikt, ka slikti. Labāk noteikti nekā Latvijā. Mercedes nesanāk, bet Zaporožets sanāk, jā? Sanāk, jā, bet sākumā tiesības vajag dabūt, izmācīties. Redzot tavu un tavas komandas šo pārlidojumu sarakstu, kurš pirmā līga aptver gandrīz visu Krieviju, Kaļiņgrada, Krasnojārska, Sanktpēterburga, Saratova. Un mēs aprēķinājām, ka mēneša laikā gandrīz 30,000 kilometru. Protams, tas ir vairāk vai mazāk ar lidmašīnām. Kas jāņem līdzi šādās ekspedīcijās? Ko tu noteikti ņem līdzi, jo tas jau nav tā un viegli, tas arī nav. Es domāju, tas tikai izklausās tik traki. Nav nemaz tik traki, jo mēs lidojam parasti līdz Maskavai. No Kaļiņgradas, un tad no Maskavas tad tur gadās Habarovska, Vladivostok, tur 8 stundas jālido. Bet, ko es ņemu parasti to Somaru, kur šodien atnāca vienkārši līdz buči, aizsargi, un priekš treniņa, ja ir dienu iepriekš ir treniņš, tad, drēbes. Tā neko īpaši neņem, jo, diezgan komforti, viss ērti. Lidostā mēs tur pasēžam, paēdam pusdienas, nekas. Bet laika jau daudz ir. Kā tu kavē laiku? Daudz skatās filmas, lasa grāmatas. Artūrs, ko dara? Mēs tur dažreiz spēlējam kārtas. Internetā sēžam. Protams, ir dīvaini redzēt, ka Latvijas izlases viens no vadošajiem jau tagad pusargiem spēlē Krievijas līgas pirmajā klubā. Un, tas nav tas līmenis, ko varbūt tavai izaugsmē vajadzētu. Kā notiek tā situācija? Kā futbolisti var nokļūt citos Eiropas klubos? Protams, tas ir viens, ka tu spēlē labi, tie ir aģenti, tie ir sakari. Kā notiek? Laikam arī caur izlases, protams. Izlases viss skatās. Tā var kaut kur izsisties. Bet no pirmās Krievijas līgas legionāram nav viegli arī kaut kur izsisties. Mēs no 4 gadiem, mēs tur gandrīz biju Kaļiņgradā 2 sezonas, mēs cīnījāmies par izlidošanu. Protams, tur grūti. Mēs arī skatījāmies Kaļiņgradas YouTube kontu Baltikas, un bija ļoti interesanta epizode, ļoti interesants video materiāls, kas man ļoti, ļoti pievērsa uzmanību. Februārī ieliks video šāds skats jūsu treniņā. Atceries? Tas bija Turcijā. Tas bija Turcijā? Jā. Tāpēc man likās, man bija jautājums tāds, kā Kaļiņgradā februāra vidū var būt zaļa zālīte, vai ne? Jā, tas bija Turcijā. Treniņu nometnē. Nodzimnos laukumu uzreiz? Lai nesabojātu. Mēs pirms ejam reklāmā gribās uzzināt par to, ko tu jau varbūt pievērsies. Ka jūs cīnāties par neizlidošanu vēl uz zemāku līgu. Kas ar tevīm šajā brīdī notiek? Par tevīm ir interese? Tevi grib redzēt? Jo spēlētājs, kurš spēlē pret Nīderlandu, manuprāt, var viņu pamanīt laukumā. Vispār man beidzās līgums tagad ar Kaļiņgradu, un es esmu brīvais aģents. Pagaidām neviens nebija atnācis ar līgumu, piedāvājis kaut kādus variantus. Tā tikai kaut kas runā kaut ko, bet nekā konkrēti nav bijis. Bet lasījām Krievijas mēdījos, ka Artūram Zjuzinam esot varianti Anglijā un Itālijā. To es godīgi nezinu vispār, no kurienes paņēmies. Pats izlasīju. Nezinu, nebija dzirdējis ne no kā tāda informācija.
Artūrs Zjuzins pie mums šodien sporta studijā viesis. Mēs pēc reklāmas turpināsim ar jūsu skatītāju uzdotajiem jautājumiem no Twitter konta. Un pēc tam Dāvids Enšreits ar ļoti skarbu un pat patiesu sižetu no Eiropas pirmajām spēlēm Azerbaidžanā. Turpinājumā skatieties, Baku Eiropas spēlēs ieguldīti miljardi. Dāvids Enšreits ir apjucis. Vecā Eiropa to vienkārši nevar atļauties. Atgriežamies sporta studijā. Pie mums šodien ciemos Latvijas Nacionālās valsts vienības pussargs Artūrs Zjuzins. Futbolists. Artūr, ķeramies klāt Twitter jautājumiem. Ir ļoti liela čupiņa jau ielidojas. Pirmais jautājums. Izmantošu dienas stāvokli no Matīs Timofeja, jau arī mūsu kolēģi. Artūr, kur slēpjas tavu lielisko piespēļu noslēpums? Procentuāli standarta situācija izpildījumā tu esi viens no labākajiem Eiropā. Kur ir tā sāls? Es nezinu, laikam. Treniņos to atstrādājam. Cenšos maksimāli vienkārši pieiet atbildīgi pie tiem standarta situācijām. Kristaps jautā, ja būtu iespēja spēlēt jebkurā klubā ar jebkuru spēlētāju, kuri tie būtu? Tu esi jaunu klubu meklējumos, tā kā brīvi izdara. Es labprāt spēlētu ar tiem čaļiem, ar kuriem izlasē spēlējam vienā klubā. Nezinu, lai varētu pēc tam izlasē parādīt labu sniegumu. Un Kalnīte prasa, ar kādu sporta veidu labprāt nodarbojies brīvajā laikā? Dažreiz uzspēlēju tenisu lielo. Galdu tenisu arī patīk. Pirms Edvīna jautājuma man jāuzprasa, vai Baltikā tev laicīgi algu izmaksāja? Jā. Un tad vēl viens jautājums. Ja Baltikas kluba vadība nespētu izmaksāt algu, maksātu ar Baltikas alu, un vai viņš ir garšīgs? Nezinu, godīgi sakot, es nebiju garšojis to Baltikas salu. Ja maksātu, tad ņemtu, ko darīt. Miks Mikelsons prasa, kurš futbola treneris devis lielāko ieguldījumu tavā attīstībā? Tā vienu es nevaru nosaukt. Es nosauktu 3, pat 4, laikam tas pats pirmais bija. Piotrs Trebuhovs Kauguros, pie kā es sāku. Tad Genādijs Šičiks, pie kā šefē spēlēja Romāns Grigaršuks Ventspilī. Un Jevgenijs Pirvertailo, kas mums bija Baltikā. Katrs deva, domāju, kaut ko. Ārti jautā, kurš izlasē ir lielākais jogdars, kurš spēj uzmundrināt un atbrīvot pirms spēlēm? Kaspars Dubra tā normāli joko dažreiz. Treneris arī cenšas. Nils jautā, Artūra sapņu klubs, kurā vēlētos spēlēt? Barcelona, laikam. Matīs jautā, vai Krievijas pirmajā līgā bieži sanāk dzirdēt par totalizatoru skandāliem? Pirmajā līgā nē. Tev kādreiz kāds ir kaut ko piedāvājis vai devis mājienas? Nē. Kāpēc Artūrs izvēlējās spēlēt tieši pussargu pozīcijā? Kaut kā tā sanāca, nezinu, laikam, ka man Zidāns bija elks. Varbūt tāpēc. Twitter jautājums mēs slēdzam šajā brīdī ciedu, un pirms vēl mēs no tevis atvadamies un noslēdzam mūsu sarunu. Manuprāt, tu nedaudz varbūt tā pieticīgi par saviem nākamā kluba meklējumiem, jo ieskatoties tavā listē, kuras klubi gribēja tev kādreiz iegūt savā īpašumā, figurē Itālija, figurē Anglija, Blackpool, Lazio. Cik no šīm baumām ir patiesi? Jo, pieņemsim, Blackpool tev gribēja 2010. gadā, Lazio 2011. par 400 000. Ar to Blackpool bija tā, ka mūs ar Kasparu Dubru pasauca uz pārbaudēm. Tas bija decembris. Un tu mēs īsti, komanda bija Premjerlīgā viņiem. Un tu mēs nemaz nepatrenējāmies ar viņiem, jo tur bija sals. Un vienkārši komanda, visi laukumi sasali. Vienkārši nebija nekāda treniņa, mēs tur nedēļu pasēdējām un aizbraucām mājām. Bet ar Lazio bija tā, ka bija arī uz pārbaudēm pie dublieru komandas. Bet tā summa, kas figurēja, vajadzētu nospēlēt 10 spēles par pamatsastāvu. Lielajā komandā iekļūt. Jā, lielajā komandā iekļūt un nospēlēt. Tad, ja tā spēles nospēlēt, tad tāda kompensācija, jā. Izlasē 3-5 vārtu un ir līgums. Varbūt. Tā notiek vai tā nenotiek? Vispār es domāju, ka tā notiek. Vispār.
nezinu, Tad notiks. Gaidīsim. Artur tiešām nemet plīti krūmos. Kā jau arī es ar tevi sazinājos, ka aicināju uz studiju, pats teici, ka īsti nezinu, es nedaudz uz čemodāniem, varbūt kāds piedāvājums būs, ka nevar apsolīt 100%, ka ieradīsies studijā. Paldies, ka atnāci. Un vēlam veiksmi, un tad jau pēc nedēļas, varbūt 2, jauns klubs tev būs, varbūt vēlreiz būs jānāk ciemos. Cerams, jā. Paldies.